Jūsu kapteinis Andrēs Mornins. Čau visiem. Paldies. Kopā ar mums. Sāksim. Tu ar mums saksi tagad? Jā, es sākšu ar jums arī. Jā. Tad mēs sadalāmies pusi uz vienu. Veči, mierīgāk atjaunošanas treniņš. Jā, Antons vajag patika atjaunošana zins, jau bišķi mierīgāk. Viņa razmina, ka jau grib pierādīt. Bišķi tā, enjoy, bišķi. Lēnāk tā, pārreizi labāk, nevajag katri. Davai, 4 bumbas, ja? Tā, Davai, kur bumbas? Ejo, 1-0. Кир, браво, давай. Бумба. Бумба. Браво, гол. Давай. Ну. 4-1, jau bez šansiem, viss beidzam. Ir grūti būt kapteinim vienā no labākajām virslīgas komandām, viena labākajā. Nevar pateikt, ka grūti, bet ir atbildība par komandu un vajag arī rādīt labu līmeni, atbalstīt visus komandas biedrus un atrast motivāciju pirms katras spēles, pirms katra treniņa, lai atbalstītu un palīdzētu komandai kopumā. Tāds pats arī jautājums par kādas ir sajūtas būt Latvijas izlases kapteinim. Tur arī ir gandarījums un gods pārstāvēt Latviju un līdzīgi momenti kā klubā, atrast motivāciju un palīdzēt izlasē. Es taču varu vienu uzreiz, ja? Bet jāpieskaras štangas, tad ko man jādara punkts, un mēs zaudējam. Davai, uz padaču? Davai. Bravo. Mierīgi. Out! Paldies par gandrīz. 1, 2, 3. Tas ir 2 pieskumi. Bumba vajag, 3-3. Ui! Šeit jau grūtāk būs. Jūs trenēties pirms tam? Jo es jau kā 2 gadus nespēju šitā teikt bolu. Pēdējā reize ar jūsu treneri spēlē. Asta. Mierīgi. Oi, faul. What? 1, 2, 3. Mēs sākam, davai, bubu. Es tikai pieņemu, nevaru galvu. Asta. 3 uzvarās, jā? Kā vairāk? Vajag servēt uzreiz nedrīkst. Tāpat 3 pieskarieni, 1 atsitiens. Es varu... Iesitāt vārtos 2 punkti. Kā jūs pataisnu? Jā. Bet sākumā ne. Bet jā, jūs iesat un 2 atsitieni, 1 punkts. Oho! Out. Šeit vajag un vartus un šitu laukumu vēl paņemt, neko savu. Šeit vajag, šeit ļoti grūti. Davai, bumbiņus. Viss jau. Viss jau noguļ. Bet uzvara ir. Es zinu, ka jūs esat bijuši spēlējuši ārpus Latvijas, vai tur ir cits līmenis, cik viņš ļoti atšķiras? Es spēlēju ilgu laiku atpakaļ, bet tajā laikā, tur bija labāks līmenis nekā Latvijā. Pagaram, es nevaru tā baigi tagad salīdzināt, jo es jau daudz gadus spēlēju Latvijā. Bet
protams, ka tur būtu kaut kāda laba čempionāta, labāks līmenis nekā mums Latvijā. Un, kad jūs bijuši spēlēt jauniešu izlasē Latvijas, vai jūs bijāt tur arī kapteinis? Es biju 21 kapteinis ilgi, 3 vai 4 gadus es nospēlēju 29 spēles Latvijas U21 izlases, un es biju tur kapteinis arī. Jā. Un šeit būs arī kāda spēle, tas ir vecais krekls, bet es ar šito kreklu spēlēju. Ja? Tas bija spēle pret Makedoniju izbraukumā, jā, es pat nesaru. Varbūt uzvarēt tāpēc. Ja? Ui! Ui! Visi iet, katrs iet. Давай, apsveicu tevi, Malcis. Давай, bildi uztaisīsim ar tevi.